Šajā nodarbībā tu zinās, kā viegli un ātri izveidot vienmērīgu skropstu līniju, pat ja tev ir maza pieredze. Vienmērīga skropstu līnija tas ir ne tikai populārākais jautājums, ko man uzdod mentoringa sesijās, bet arī biežākais klupšanas akmens lielākajai daļai meistaru, neatkarīgi no pieredzes. Un bieži vien tikai dēļ tā darba izskatās nekārtīgi, bet arī nēsāšanas laiks klientam samazinās. Mani sauc Silvija Freimane, esmu praktizējošs meistars un strādāju vēl joprojām ar klientiem. Mana metodika ir balstīta uz manu 8 gadu praktisko pieredzi. Tagad darbā man nav problēmu radīt vienmērīgu pāreju, arī starp dažādiem izliekumiem, biezumiem un apjomiem. Pat radot kādu efektu, varētu likties nav nepieciešama perfekta vienmērīga pāreja, bet visi šie faktori ir jāņem vērā jebkurā gadījumā. Lai paveiktu skaistu darbu arī tādos efektos kā wet look, animē, vispī un citos. Pateicoties šai nodarbībai, tu uzzināsi visus faktorus, kas tev palīdzēs sasniegt skaistākus un kvalitatīvākus darbus. Klientiem skropstas nesāsies ilgāk. Arī veidojot efektus, tie kļūst daudz harmoniskāk. Man vienmēr ir bijis svarīgi, lai mans darbs patiktu ne tikai klientam, bet arī man. Bieži dzirdu, ka modē vairs nav perfektie darbi, rindas nav jāievēro un vispār klientiem nevajag šos perfektos darbus. Un es patiešām uzskatu, ka tā nav taisnība, tā man vairāk šķiet kā tāda atruna vai nevēlēšanās kaut ko darīt lietas labā. Mācīsimies pieaudzēt skropstas tā, lai tas izskatās pirmkārt dārgi un klientiem nesātos ilgāk. Un patīk ne tikai klientiem, bet arī pašiem, un tavi darbi uzlabosies neatkarīgi no pieredzes. Jo patiesībā nav tik svarīgi, cik ilgi strādā, bet gan zināšanu daudzums un kvalitāte. Lai mums darbā neizveidotos šādas nesmukas pārejas, jeb kāpnītes, mēs varam izmantot vienu ļoti vienkāršu tehniku. Uzskatāms piemērs, kā izskatās pirmās rindas skropstas. Šādu te variantu var izmēģināt arī uz kādas savas klientes, uzliekot gēli plāksteri virsū skropstām un ar pinceti izvalkot pirmās rindas skropstas ārā. Šī te visa ir tā pirmā rinda. Pirmā rinda būs noteikti visērtāk pieejamā, vislabāk saskatāmā, visērtāk izolējamā, nekā tā būs, piemēram, apakšējā rinda. Augšējā rinda vienmēr būs vieglāk noteikt no visām pārējām. Paceļot augšējās rindas skropstas uz augšu, mēs viegli varam noteikt nākamo jeb otro rindu. Visbeidzot, paceļot otrās rindas skropstas uz augšu, mums atklājas visa trešā jeb pēdējā rinda. Pieņemsim, ka esam uzzīmējuši mapi, pieaudzēsim šajā zonā 11, šeit 10 un šeit 9 mm. Tātad attiecīgi viss vienkāršākā tehnika ir pieaudzēt apakšējā rindā 11, tātad mūsu pamata garumu. Šeit mums būs tātad 10 uz visām apakšējām skropstiņām. Šeit mums būs 9, arī uz visām apakšējām skropstiņām mums būs 9. Un attiecīgi uz augšējās rindas mēs ievērosim 1 mm īsāku garumu. Tātad turpinam šeit ar 10, 10, 10, 10, 10, 10. Modelē ļoti daudz skropstas, ļoti daudz rindas sanāk. 10, 10, 10, 10. Bet uz visām augšējām skropstām mums būs milimetrs īsāks. Par cik augšējā rinda ļoti atbild par šo vienmērīgo pāreju, šis ļoti labi palīdzēs to ievērot. Attiecīgi šeit tieši tas pats 9, 9, 9. Un uz visām augšējām skropstām mums ir -1 mm. Uz visas augšējās rindas -1 mm. Bet visu pārējo turpinam aizpildīt pēc pamata garuma. Šeit tātad 11, 11, 11. Un augšējā rindu mēs pieaudzējam milimetru īsāk, jeb 10. Viss, kas mums ir atlicis, mēs aizpildam ar pamata garumu. Šajā vietā tas būs 11, šeit tas būs 10 un šeit tas būs 9. Ir vēl otrs variants. Nebūtu ieteicams pāriet no viena uz otru garumu strauji. To vajadzētu darīt pakāpeniski. Tīpaši, ja klienta skropstas ir tādas ne ļoti blīvas, ļoti tālu varbūt viena no otras. Un šo te pārēju būs daudz grūtāk saglabāt vienmērīgu. Piemēram, tātad atceramies, kā mēs iepriekš darījām. Apakšējā rindā mums viss ir iet 11, visur iet 11, šeit mums visur iet 10, šeit visur iet 9, un tikai uz augšējās skropstas mums ir -1 mm. Savukārt, lai vienmērīgi sapludinātu garumus, mēs varam arī tātad, pirms mēs sākam jauno garumu, vismaz 1, 2, 3 skropstas pa apakšējo rindu turpināt pieaudzēt vēl iepriekšējo garumu. Tātad šajā te vietā mēs turpinām ar 11, pirmās 2, 3 skropstas.
Bet visu pārējo mēs jau atkal ejam pēc vecās schēmas. 10, 10, 10. Attiecīgi šeit tieši tāpat mēs turpinam ar jauno garumu. 10, 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 10 un tā tālāk. Bet ideālajā variantā mēs augšējo rindu turpinātu pieaudzēt 1 mm īsāku par pamata garumu. Tātad tie būs tie 9 mm. Un viss pārējais mums tikai atliek aizpildīt tātad ar pamata garumu jeb 10 un augšējo rindu turpinam ievērot 9. Attiecīgi šajā te zonā tieši tas pats. Mēs pirmās divas skropstiņas turpinam pieaudzēt ar veco iepriekšējo garumu, tātad 10, 10, bet visas pārējās mēs jau turpinam ar jauno garumu, jeb 9. Arī visu šeit mēs turpinam ar 9, 9, 9, 9, 9 un neaizmirstam par augšējo rindu. Šeit mums būs milimetrs īsāks, jeb 8, 8, 8, 8. Šeit atkal tieši tas pats. Pieņemsim, ka mums šeit ir 8 mm, arī pirmās divas skropstiņas, 9, 9, 8, 8, 8, 8, 8, 7, 7, 7. Šis ir jau sarežģītāks variants. Sākumā, protams, sākam ar pirmo variantu un, ja gribās uztaisīt perfektāku darbu, tīpaši konkursiem, online čempionātiem, šis te paņēmiens ir ļoti labi derīgs. Liels akcents tieši tiek likts uz augšējo rindu, jo ļoti daudz skropstas augšējā rindā aug augstāk par pašu skropstu līniju. Līdz ar to, izmantojot 1 mm īsāku garumu, mēs pavisam vienkāršā veidā varam izvairīties no šīs spurainības un no kaut kādām nevienmērīgām pārējām vai izlecošām skropstām. Nebūs arī tik sarežģīti noteikt, kura tad ir tā skropsta, kas atrodas augstāk, mums tīpaši nebūs jāievēro. Ļoti labs piemērs par viltus skropstām, tā mēs sauktās skropstas, kas aug ārpus skropstu līnijas. Tātad, attiecīgi, skropstu līnija beidzas aptuveni šeit, un visas skropstas, kas ir augstāk, tās jau būs ārpus līnijas, un ja mēs, piemēram, uz šādām skropstām pieaudzēsim visu vienu garumu, tas darbs iztīsies ļoti, ļoti, ļoti nekārtīgs beigās. Tātad viena lieta, ko mēs varam darīt, izlaist šādas skropstas pirmkārt vispār, ja, un uz viņām vienkārši nepieaudzēt. Par vienmērīgu skropstu līniju atbild ne tikai darbs ar rindām, bet tikpat svarīgi ir panākt vienādu atstarpi no plakstiņa, virzienu un ievērot pareizu pušķīša ģeometriju. Kā tad iemācīties taisīt pušķīšus? Pirmais variants ir ņemt visu savās rokās un trenēties uz savu galvu, bet tas būs pirmkārt ilgi un visticamāk rezultāts nebūs. To var izdarīt daudz vienkāršāk, kad tev kāds pateiks un parādīs priekšā, kas ir jādara. Kvalifikācijas celšanas kursā Perfekts darbs apjoma tehnika mācāmies par instrumentiem un materiāliem, kas ir nepieciešami darbā, padziļinātāk par līmi un noturību, modelēšanu, sejas un acu formas analīzi, par virzienu, par vienmērīgu pāreju, darbs ar rindām, L un M izliekumu, visus tehniskos aspektus, pušķīša ģeometriju. Šis kurs ne tikai papildina, bet arī uzlabo ikdienas darbu. Kursa teorija ir ierakstīta, to var apskatīt cik reizes vēlies 3 mēnešu laikā. Liels akcents ir tieši uz tām praktiskajām nodarbībām, jo pirmajā dienā mēs mācāmies veidot pušķīšus, tiek uzdots mājas darbs. Otrajā dienā tiek veikta apjomu skropstu pieaudzēšana 2 modelēm, un pēc kursa tu saņem neierobežotu atbalstu. Es jums piedāvāju vieglāku ceļu, kas jums atnesīs ātrāku rezultātu, jaunas zināšanas un lielākus ienākumus. Vēlos nolasīt vienu atsauksmi no savas studentes, kuru viņa man atsūtīja pēc apjoma kursiem. Šī studente pie manī mācījās arī bāzes kursu, un viņa man raksta: man gribējās šodien uzrakstīt savu sajūtas pēc kursa. Vakar man bija ļoti liels enerģijas lādiņš. Man galīgi nebija sajūta, ka esmu 5 stundas likusi skropstas. Un atkal man ir sajūta, ka es esmu ļoti daudz ieguvusi, padziļinātāku izpratni par materiāliem, modelēšanu un arī dažādiem veidiem, kā strādāt rindās. Un tas viss bez video ieraksta. Kad būs arī tas, man liekas, ka informācija man nosēdīsies vēl vairāk. Man ir ļoti liels gandrījums par paveikto. Šie tiešām ir naudas vērti kursi. Par šo summu es neiegūstu tikai izpratni par to, kas ir līme un kā pielikt skropstu vai izveidot pušķīti, bet gan daudz vairāk, lai tiešām sevi sauktu par skropstu meistari. Lai iegūtu informāciju par kursu, plānotajiem datumiem, cenām, lasi aprakstu.